Liepājas reģionālā slimnīca ir atzīta par gada slimnīcu Latvijā, kas ir pierādījusi sava darba efektivitāti, vienlaikus rūpējoties par slimnīcas modernizāciju un sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, nodrošinot sakārtotu vīdi slimnīcas personālam un modernus medicīniskos pakalpojumus pacientiem. Liepājas reģionālā slimnīca sevi ir izvirzījusi mērķi būt par vadošo medicīnas iestādi ārpus Rīgas. Lai to nodrošinātu ilgtermiņā, slimnīcā norit vērienīga rekonstrukcija. Ir noslēgusies otrās kārtas rekonstrukcija, un rekonstrukcijas rezultātā mēs esam ieguvuši jaunas telpas, kurās tiks izvietots reanimācijas nodaļa, jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļa, radioloģijas nodaļa un angiogrāfijas nodaļa. Ir iegādāts gan jauns jaudīgs datortomogrāfs, gan rentgeniekārtas, mums ir jauns sonogrāfs, ehokardiogrāfs, pilnībā aprīkots jaundzimušo intensīvā nodaļa un reanimācija. Un tālāk ir dzemdību nodaļa jāpabeidz rekonstruēt ar pēcdzemdību palātām un māmiņu ambulatorisko daļu. Un centrālā korpusa viena spāna pilnīga rekonstrukcija, kur būs tipveida nodaļas no 28 līdz 30 vietām gultas vietām. Liepājas reģionālā slimnīca ir lielākais stacionārs un diagnostikas centrs Kurzemē, kas sniedz daudz profila neatliekamo un plānveida medicīnisko palīdzību.